Sarunas par svarīgāko uzņēmējiem. Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras podkāstā Uzņēmēju balss. Sveiki, uzņēmēji, sveiki, dāmas un kungi. Šis ir LTRK podkāsts Uzņēmēju balss, un mans vārds ir Edgars Ernsons. Šodien mans viesis, Junior Achievement Latvijas valdes priekšsēdētājs, jauno uzņēmēju krustēvs Jānis Krievāns. Čau, Jāni. Čau. Uz skatuves bieži, televīzijā regulāri kā ar podkāstiem? Ar podkāstiem ir būts, bet ne tik regulāri. Viņi acīm redzot, kā formāts pamazām vēl tikai iekustās. Tā mums gribās domāt, bet noteikti es noklausījos līdz šim viss LTRK podkāsts. Man tā jāsaka, kad jā. Prieks dzirdēt, citu atbildes nemaz negaidīju. Klau, Junior Achievement Latvija, jeb saīsnībā JAL, kas tas tāds ir? Junior Achievement Latvija ir Latvijas lielākā izglītības organizācija. Mēs esam starptautiska organizācija, darbojamies visā pasaulē, vairākās 120 pasaules valstīs. Un mūsu misija faktiski ir veidot jauno uzņēmēju paudzi caur dažādām praktiskām programmām, mācies darot principa, attīstot skolēnos gan, protams, visplašākajā mērogā uzņēmējspējas, līderību un finanšu pratību. Un, protams, lai to visu veiksmīgi nodotu skolēniem, mūsu nākamajiem uzņēmēju paudzei, nemazāk svarīgi ir skolotāju izglītība. Tādēļ mēs arī aktīvi strādājam ar skolotājiem, nodrošinot viņiem dažādas apmācības, starptautiskus pasākumus, kursus. Un tas kopā tātad veido tādu pasākumu kopumu, programmu kopumu, projektu kopumu, kurš rezultatējās ar izglītības sistēmu skolās, integrētiem mācību priekšmetiem, kurā mēs īstenojam mūsu programmas. Tu teici starptautiski Latvijā, cik ilgi ir? Latvijā mēs esam vairāk kā 30 gadus no 91. gada. Es varētu teikt, ka mēs esam viena no ilglaicīgākajām arī organizācijām, kur ir neatkarīgi pastāvējusi cauri visām krīzēm, visiem gadiem un pietiekami veiksmīgi. Un arī pie tiem sasniegumiem, arī, kas mūs iezīmē, kas īstenībā arī pamato to vairāk kā 30 gadu darbību, ir 3. Nobela miera prēmijas nominācija, jeb nominēšana. Mēs šo balvu vēl neesam saņēmuši gan, bet esam nominēti 3. gadu pēc kārtas Nobela miera prēmijai, protams, pasaules organizācija, un ceram to šogad kā 3. nomināciju arī dabūt. Tad vislielākais apsveikums no manas puses. Jā. Bet, Klau, minēja 30 gadus. Es tagad tinot bildi atpakaļ vidusskolā esmu beidzis aptuveni pirms 12 gadiem. Skaidri zinu, ka šajā vidusskolā tādas opcijas nebija. Kā ir ar skolu pārklājumu? Ja ņemam to 30 gadu termiņu, kāds bija sākums, cik tagad skolas piedāvā šo programmu? Protams, skolu Latvijā programma iegāja ar konkrēti vienu skolu Jūrmalā, kura bija pilots skola, no kuras tālāk izveidojās pamazām tīkls. Junior Achievement bija tie, kuri aizsāka ekonomiku kā priekšmetu, pēc neatkarības atgūšanas uzņēmēja darbība kā priekšmets vai mācība, protams, nebija, jo pirms tam uzņēmēja darbība nebija legāla. Tad ar neatkarības atgūšanu bija jādomā, kādā veidā attīstīt uzņēmēju darbību, un, protams, neatņemama sastāvdaļa bija izglītība. Un Junior Achievement kā organizācija atveda no Amerikas uzņēmēju darbības priekšmetu un ekonomiku, lai ieviestu to visā Latvijā. Un to, protams, mēs veiksmīgi izdarījām. Tālāk jau šo priekšmetu, ka tas viss tika izdarīts, to integrēja izglītības standartos, un jau atsevišķos gados tas bija arī kā obligāts priekšmets. Un tālāk jau tas, protams, tika nodots Izglītības zinātnes ministrijas paspārnē, tur vairs mums nebija nepieciešamība. Un, protams, likumsakarīgi, ka šīs skolas, kas bija dalības skolas, katru gadu ir augušas, ir bijuši arī, protams, kā jau visur biznesā un ekonomikā ir līknes, mūsu gadījumā tādas arī ir bijušas, tad
bet es teiktu, ka pēdējos 10 gadus mēs esam pārliecinoši auguši. Gadu no gada nav bijis neviens kritums, ir tikai līkne iet uz augšu, neskatoties uz to, kad skolu skaits Latvijā sarūk. Tas nozīmē, tas īpatsvars pret skolēniem katru gadu pieaug. Šobrīd programmas ir pieejamas vairāk kā pusē Latvijas skolēnu, kas ir 150 000 skolēnu visā Latvijā, ir pilnvērtīgi programmas pieejamas, un ja mēs skatāmies no skolu skaita, tad tas ir jau tuvojas 40% Latvijas izglītības iestāžu pārklājumam. Un ja šodien klausās kāds skolas pārstāvis, kurš līdz šim nav iesaisties programmā, kas ir jādara vai kā notiek tas process, kad skola var iesaistīties? Skola slēdz ar mums sadarbības līgumu. Tātad līgums ir pavisam vienkāršs. Kādēļ arī ir vajadzīgs līgums? Līgums ir vajadzīgs, jo tā ir atbildība no abām pusēm. Gan no skolas, kuru programmas īsteno, jo mēs gribam, lai viņi īsteno visaugstākajā kvalitātē. Tas nozīmē, ja ir pieejams visiem bezmaksas, viss par brīvu, tad mēs to arī tik tā viegliprātīgi uztveram. Tad mūsu gadījumā skolas direktors parakstā ar mums sadarbības līgumu, kurā norīko konkrētu personālu, jeb skolotāju vai skolotājus, kuri ir atbildīgi par programmas īstenošanu skolā. Mēs tātad zinām mūsu konkrētās kontaktpersonas, un skolēni zina, kurš skolotājs ir par to atbildīgs. Tas nozīmē, tiek noslēgts līgums, skolotājam ir jāapgūst vai jāaiziet apmācība, kura norit pavisam vienkārši. Materiāli visi ir pieejami visu cauru gadu, bet tādas sagatavošanās kursus tieši norit augustā, un skolotājs kļūst par oficiālu skolēnu mācību uzņēmumu mentoru, un tad tālāk jau visas programmas tiek īstenotas saskaņā ar mūsu grafikiem. Tā kā skolotāji un skolu direktori, kas klausās, sarosāties. Tieši tā. Programmu ir beiguši daudz dažādu absolventu, vai tu vari palielīties ar kādu no veiksmes stāstiem? Mums ir šo gadu laikā, protams, daudz veiksmes stāsti, bet šobrīd es īstenībā varētu teikt, viens no spilgtākajiem, nu pat arī ir izskanējis pat starptautiski ļoti vienkāršs uzņēmums, ar ko mēs varbūt šobrīd neasociējam mūsu programmas. Tās ir tējas, jeb konkrēti plūktējas, kuras ir visā pasaulē eksportējošs uzņēmums. Tātad viņa ir īpašniece konkrēti programmas absolventi, kur pamatskolā jau pat sāka nodarboties ar skolēnu mācību uzņēmumu, un tad turpināja līdz augšskolai startup programmā. Tad ir uzņēmums Rocket Grip, kuri 1-1 ar šo pašu produktu ir attīstījuši savu biznesu starptautiskā līmenī. Nu pat mēs šogad jaunas puišas agency JR, kas ir e-marketinga, tieši e-pasta marketinga sadaļas uzņēmēji, kuri 21. gadā pelna jau 1 miljonu un ir attīstījušies no iedvesmas mūsu uzņēmējdarbības iedvesmas konferencē un attīstot starptautisku globālu e-pasta marketingu. Ir Rosafella, kas ir kleitas, modes produkts, bet no vidēji draudzīga materiāla, kas dabā sadalās. Ir plaši daudz dažādi šie uzņēmēji. Arī Ručevska, zinām, tāda startup, arī krusmāte, vai nevarētu Anda man apvainosies. Jā, Anda ir startup krusmāte, bet Marija ir tajā visā no paša pirmsākuma bijusi, un mēs esam lepni par viņu kā absolventi. Elīna Miķelsone, kur tieši par inovācijām Latvijā ir eksperts, viņa ir programmas absolventi. Daudz dažādi šie, nu jau veiksmas stāsti visos sektoros, visās nozarēs. Tā skaitā arī ārsti vai administrācijas arī, teiksim, vai valsts iestāžu darbinieki, kuri ir augstos līmeņos. Tātad, nu jau viņi ir plaši redzami. Šie ir tie veiksmes, īstenībā pat daudziem ir ļoti daudz, kas tiešām dzirdēts arī iekš mūsu organizācijas.
un pat daži no tiem ir biedri. Roberts Kaufiņš noteikti viens no tiem aktīvs mūsu arī absolvents. Bet saki, vai jums ir kaut kāda statistika no šiem mācību uzņēmumiem, cik ir reāli pārvēsti reālos uzņēmumos, kas ir reģistrēti uzņēmumu reģistrā? Mūsu tajā mirklī, kad mēs to vēl varējām pētīt, pirms iestājās datu regula, mums aprēķina bija 22% iesaisti uzņēmē darbībā, bet tas nevienmēr nozīmē, ka viņi ir tiešā veidā īpašnieki, viņi ir valdēs, un tādā veidā mēs saistam, kad viņi iesaistās uzņēmē darbībā. Līdz ar to tas ir ļoti labs rādītājs pret absolventiem, tie ir 22%, kas ir līdzīgi Eiropā mūsu absolventu rādītāji, un Eiropā vidēji, ja nemaldos, uzņēmēju īpatsvars ir kas ap 6,4–6%, tad 22% ir ļoti labs rādītājs. Pieminēja Eiropas, ap citu jautājums, minēja, ka skolu pārstāvniecība ir aptuveni 40%. Kā ir Eiropā vidēji? Eiropā mēs nevaram pateikt konkrēti procentus pret skolu skaitu, jo katrās valstīs skolu modeļi ir dažādi. Daudzās ir privātas augstskolas, pašvaldības augstskolas, līdzīgi kā Latvijā. Mēs to uzskaitām, bet viņi nemēra tādā īpatsvarā. Tie ir... Es nepateikšu precīzi, cik miljoni, bet ir ap 15 miljoni skolāni Eiropā, kas ir ievērojams skaits. Mūsu, protams, globālie mērķi ir šo te rādītāju katru gadu arī kāpināt, bet tas ir jāstāsta jau katras pašas valsts iekšienē. Rēķināti viņi visi tiek, katrai valstī KPI tiek uzstādīti, bet ja mēs tieši tādā veidā sevi varam salīdzināt, arī salīdzinam. Mums ir ļoti labs īpatsvars. Mēs ejam faktiski vienādā īpatsvarā ar Zviedriju, Norvēģiju, kuriem šīs programmas ir ieliktas faktiski valsts stratēģijā un tiek finansētas no valsts. Tātad mēs faktiski bez konkrēti valsts politikas šajā uzņēmējdarbības izglītībā sasniedzam šos pašus rādītājus, kā viņi ar ļoti, es teiktu, ievērojamu finansējumu no valsts puses. Un kā jūs gadījumā ar šeit lokāli ar valsts finansējumu? Mums ir ļoti laba sadarbība, es teiktu, ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru. Viņi redz šo saikni starp skolēniem un nākamajiem biznesa inkubātoru dalībniekiem. Tas jau ir kļūst, teiksim, par ierastu gājienu, kad mūsu skolēni, kur ir veiksmīgi, viņi tālāk turpina iestājās vai nu pirms inkubācijas programmās, vai konkrēti jau inkubatorā. Tai pašā laikā arī piedalās biznesa dažādos konkursos, kā, piemēram, Ideju kauss, un viņi redz šo saikni. Un ar viņiem mums ir veiksmīga sadarbība jau vairāk kā 10 gadu garumā, kur mēs caur viņiem apgūstam, teiksim, šo te struktūru fondu naudu. Tā nav, teiksim, valsts dotācija šādā veidā, bet tie ir izpildīti Eiropas uzstādījumi caur šo te Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras inovāciju motivācijas programmu. Un jā, tā ir faktiski vienīgā valsts, teiksim, saskarsme mūsu programmu sakarā. Tad pārējās, teiksim, programmas vai mūsu budžets tiek nodrošināts neatkarīgi no Eiropas projektiem, privātā finansējuma piesaistes ziedotājiem. Mēs esam pilnīgi neatkarīgi privāta organizācija. Tātad arī uzņēmēji var būt tie, kas iesaistās organizācijas darbībā? Jā, tas arī ir ļoti aicināms, jo mēs, protams, kā sabiedriskā labuma organizācija, mūsu budžets veidojās no ziedojumiem, lielas daļas, kuri atbalsta jauno uzņēmēju paudzi, un kā arī mēs esam rēķinājuši un sakam, ka mūsu ziedojums tieši mūsu biedrībā un jauniešos, tas nav tiešā veidā ziedojums, tā ir investīcija, kur ilgtermiņā nāk atpakaļ. Ja mēs ziedojam
tiešām es nedrīkstu pretnostatīt absolūti nevienu, bet ziedojot citur, šī nauda tai mirklī arī paliek, viņa tiek iztērēta un ilgtermiņā šis te ieguvums ir krietni mazāks, citā gadījumā pat nav. Tad mūsu gadījumā tā ir atdeve tieši uzņēmēja darbības nākotnē, kas atgriežas atpakaļ nodokļos veiksmīgākā uzņēmēja darbības vidē un, protams, mūsu sabiedrībā kā kopumā. Teiksim, tas ir ieguldījums. Kā tu skaties uz Jala attīstību? Tādā varbūt viena jautājuma sadaļa īsākā termiņā un tad, teiksim, gadu 10 perspektīvā. Īsākā termiņā ir nemitīgi turpināt attīstīties un paplašināties Latvijas skolu tīklā. Tas ir tas, ko mēs arī katru dienu faktiski darām. Nav mums gluži telemārketings tādā izpratnē, bet mēs strādājam ar pašvaldībām ilgtermiņā, un pašvaldības pārsvarā slēdz koplīgumus par savām skolām. Tas nozīmē strādāt uz to, lai ikvienam Latvijas skolēnam būtu pieejama šīs te uzņēmējdarbības izglītības programmas. Tas, ko mēs vēlamies ilgtermiņā, protams, lai tā ir valsts politika un lai šīs programmas varētu strādāt plaši visā Latvijā un domāt nevis tikai par pamatbiznesu, bet jau tiešām tehnoloģiskām inovācijām ar augstu pievienoto vērtību. Tam ir vajadzīgs pietiekami vērā ņemams finansējums, lai mēs spētu radīt inovācijas un prototipus skolās. Un mēs redzam, ar katru gadu šie prototipi kļūst aizvien labāki. Daudzi atdurās tieši pret šo te finansējumu nepietiekamību, kur mēs meklējam vēl sadarbības partnerus, kādā veidā, lai skolēniem dotu izpausties un radīt šos augstu pievienotos produktus. Un, protams, jā, tad tas ir tas ilgtermiņa mērķis, lai mēs radītu vidi, lai skolas ir tās, kurās rodas tās inovācijas, tālāk viņas augstskolās, protams, tiek apaudzētas, vēl iegūtas zināšanas, bet, teiksim, tie aizmetņi, lai tādā plašākā mērogā rodas skolās, un tā praktiskā izglītība ir aizvien populārāka. Kompetencēs balstīts izglītības saturs ir ļoti labs priekšnosacījums tam. Mēs daudz dzirdam, ka šis te saturs nav pietiekami pilnveidots un nodots skolām. Tad mūsu programmas ir pilnībā izstrādātas un adoptētas tieši jauniem izglītības standartiem, lai to mūsu sadaļu skola 1:1 var ņemt pret jauno izveidoto izglītības standartu, kas ir, teiksim, šī te kompetencēs balstīta pieeja izglītībā. Un programmas starts ir, jeb pati programma pieejama no 1. līdz 12. klasē, pareizi? Viņi ir augstskolās arī pieejama. Mums ir HealthTech programma, kas ir tieši medicīnas tehnoloģijas, medicīnas inovācijas, kur studenti ģenerē dažādas idejas tieši medicīnā pastāvošiem izaicinājumiem, lai pārvērstu viņus biznesa projektos. Un šajā programmā mums ir arī doktorantūras studenti, tas nozīmē no sākuma skolas līdz jau doktorantūrai, bet augstskolā tā ir šaura programma, tā nav, teiksim, plaši sistemātiski ieviesta programma visās Latvijas augstskolās, bet tā ir konkrēta nišas programma, kurai mēs saskatījām, ka Latvijā ir iztrūkums. Šī nozare, kā medicīna, netiek apskatīta kā perspektīva, biznesa iespēja vai startup veidošanās vide, tad pamazām mēs to sākam darīt un ar mūsu sadarbības partneriem to veidojam. Un kā var būt ar bērnu dārzu pēdējām tādām grupām, es nezinu, piemēram, radīt viņiem interesi par finanšu pratību vai uzņēmējdarbību tai skaitā? To mēs darām. Tās ir mūsu sadarbības pašvaldības, kurās tiek slēgts koplīgums, tiek iekļauti pilnīgi visas pirmsskolas izglītības iestādes, un viņiem ir pieejama programma Mana vārdnīciņa, kas ir finanšu pratības gan konkurss, gan metodika, kuru mēs tātad nododam šīm izglītības iestādēm, kur ģimenēs viņi runā aktīvi par šiem te finanšu pratības jautājumiem. Tiek atbilstoši viņa vecumam iedots biznesa ekonomisks termins. Jaunākajiem tā var būt arī alga, tas var būt darbs, tā var būt labklājība, kur ģimenei ir jāpārunā, kā to
terminu uztver vecvecāks, un, protams, kā skolēns viņu ir iemācījies un kā viņu izprot, vai bērndārzu audzēknis, ne skolēns, un šī mana vārdnīciņa ir pieejama jau bērndārzā, šī programma. Tātad no bērndārzā līdz augstskolai, ieskaitot. LTRK podkāsts Uzņēmēju balss. Jā, esam iepazinuši visu programmu no A līdz Z un zinām, kā tas darbojās un kādi ir potenciālais sadarbības partneri. Labprāt uzzinātu, ņemot vērā, ka tava ikdiena ir saistīta ar jauniešiem un tu viņus regulāri satiec un jums ir ļoti daudz jaudīgi pasākumi. Kas tavuprāt ir jaunais uzņēmējs? Varbūt tu vari iezīmēt tādu profilu, kas ir veiksmīgs jaunais uzņēmējs. Es teiktu, ļoti mērķtiecīgs, pietiekami uzstājīgs. Šajā gadījumā, es domāju, jauniem uzņēmējiem nav jāmāca, ja aiztaisās durvis, tad kā pa logu. Tā ir faktiski viena no iezīmēm, lai būtu veiksmīgs. Un, protams, viņi ir tādi startup domājoši, viņi aptver vai zina un mācās visas jaunās tehnoloģijas. Viņi šajā mirklī pat varētu būt krietni konkurētspējīgāki nekā uzņēmēji ar pieredzi. Arī tas, ko mēs mācām un aicinām, ir izmantot mākslīgo intelektu. Tas šobrīd tiek izmantots pamatos jau faktiski mūsu programmā pamatskolā. Un viņi ir mērķtiecīgi, zina, ko viņi grib, tiecās uz mērķiem un domā startup stilā. Balansu kaut kādā veidā atrod tomēr arī ar privāto dzīvi. To mēs redzam ļoti aktuāli, ka tas ir 24/7 īsti darbs vairs laikam jaunajai paaudzei nav aktuāls, kā tas ir bijis mūsu gadījumā. Bet tomēr, es saskatu daudz ļoti pozitīvu īpašību ar tiem talantiem, ar kuriem mēs strādājam. Es nevaru teikt par visu, teiksim, Latvijas jaunatni kopumā, tur ir ļoti dažādi šie te stāsti, bet tie, kas iesaistās uzņēmējdarbībā, es varu teikt, ka viņi māk izmantot jaunas tehnoloģijas, viņi ir pietiekami produktīvi, proaktīvi un zinās, kā padarīt savu dzīvi vieglāku, bet nekādā veidā nezaudējot kvalitāti. Tas tavs vārds pieminētais mērķtiecīgums noteikti man arī identificējās ar visiem tiem klātienes pasākumiem, ko jūs organizējat, jo man arī ir bijusi tā laime būt gan žūrijā, gan kā parastam apmeklētājam, un šajā gadījumā es to mērķtiecību redzu, kad viņiem vajag pārdot savu produktu vai stāstīt par to produktu, kad visu atdos un ies līdz galam, lai bez maz vai neaizietu bez nenopirkta produkta. Bet runājot par produktiem un inovācijām, ko tu pieminēji, ir skaidrs, ka katrā no pasākumiem ir gan ziepes, gan citi tādi plaši izplatīti produkti. Kā ir tieši ar inovācijām? Un kāds ir sadalījums starp produktu un pakalpojumu, ko piedāvā jaunieši? Es teiktu, produkti ir 90%, pakalpojumi ir 10%, inovācijas. Pat jau grūti ir vērtēt inovācijas procentos, jo tai katrā lietā arī ziepē var būt inovācija. Un viņi māk viņu pārveidot tā un izstāstīt, ka tajā ziepē tomēr ir tā inovācija, lai gan skaidrs Latvijas un kur nu vēl pasaules līmenī tur ir tālu līdz inovācijai. Bet galvenais tas, ka viņi domā, ar ko būt atšķirīgiem un kā to produktu padarīt inovatīvu. Vai tas ir, kanāls, kurā viņi pārdod, vai tas ir ražošanas process, vai tas ir tikpat labi, klātienes inovatīvs pārdošanas kāds gājiens. Tā ir viņu uzturē arī tā inovācija. Bet ja mēs skatāmies par tādām tehnoloģiskām inovācijām, tad pie tām mums ir piesaistīti jau mentori, profesionāli, konkrēti nozares eksperti, kuri individuāli strādā ar komandu un tiek piesaistīta arī RTU tieši inovāciju laboratorija, kurā viņi attīsta un prototipē. Un šajā gadījumā tā nav lieta par kvantitāti, tā ir lieta par kvalitāti, un šajā programmā mēs katru gadu uzņemam aptuveni 15 komandas, kuras jau tālāk individuāli strādā, un viņiem tiek uzstādīts laika rāmis un šie te izpildāmie rādītāji un uzdevumi, ko viņi faktiski paši rada, lai šajos mēnešos nonāktu līdz prototipam.
Un tādas, teiksim, augstās, tad varētu pieskaitīt viņus pie tādām augstākām inovācijām, tad ir vidēji 10, 20 līdz 30 komandas gada laikā, kuras tiek radītas. Un inovācijas radīt nav tik viegli, un kopumā, ja mēs skatāmies no mācību uzņēmuma perspektīvas, tad tur ir atkal divas puses, jo ja skolēni nodarbojas ar vienkāršām lietām, kuras var pārdot, viņi iegūst labu pieredzi tieši pārdošanā, analīzē, grāmatvedībā, jo viņiem faktiski ir naudas aprite un viņi iegūst citu pieredzi kā tie, kuri ir radījuši inovācijas. Viņas ir pilnīgi nesalīdzināmas, un tādēļ tā labākā kombinācija būtu vienu gadu noteikti radīt pārdodamu produktu, kur tu vari stāvēt, pārdot, dot šos čekus, iesaiņot viņu, iziet pilnīgi visam uzņēmējdarbības ciklam cauri, un savukārt otrā gadā domāt par inovācijām un iespējams, ka radot inovatīvu produktu mācību uzņēmuma programmas laikā nebūs veikta neviena pārdošana. Bet tā pieredze būs iegūta pilnīgi cita, kas ir nesalīdzināma ar to, kuri pārdod, bet viņas nedrīkst atkal pretnostatīt, abas pieredzes ir ļoti labas. Tas, ko mēs valstiskā mērogā, protams, gribam, un mēs kā organizācija, lai rodas aizvien vairāk inovācijas, jo, ja mēs skatāmies par tādu perspektīvu, vienradžu, lai veidot jaunus vienradžus, tad viņi nevar ražot ziepes gluži, vai ne? Tur ir jādomā par tehnoloģijām, par lietu, ko mēs varam mērogot un pasaules un Eiropas līmenī. Un šajā gadījumā ir vajadzīgas tehnoloģijas, un tās tehnoloģijas radīt tik īsā laikā ir sarežģīti, bet ir iespējams. Viens no piemēriem arī Spotlock, daudzi varbūt ir jau pat dzirdējuši un izmanto šobrīd 7000 unikālie lietotāji, kas ir aplikācija, kura aptver visā Latvijā dažādās pilsētās pasākumus, kuri tiek organizēti konkrētajā laikā, datumā, vietā, un tā ir viena aplikācija, kur mākslīgais intelekts caur mājaslapām pēta un skatās pasākumus un apkopo šajā aplikācijā. Tas ir viens no, es teiktu, mūsu topošajiem. Jau esošais veiksmes stāsts, viņš vēl ir šobrīd skolēns, viņam ir mācību uzņēmums 2. gadu, un mēs redzam, ka tā aplikācija būs ļoti perspektīva. Vai šobrīd arī šī te produkta prototipa pēdējā versijā iet mājdzīvnieku barošanas iekārta, kura analizē, vai viss kārtībā ir ar mājdzīvnieku veselību. Piemēram, viņam mainās ēšanas paradums, un šis te algoritms parāda saimniekam to, kad ir vērts aizvest savu mājdzīvnieku pie vetārsta, jo šajā programmā tiek ieprogrammēts, kas šī ir par sugu, cik vecs dzīvnieks ir, un tādā veidā viņi analizē ēšanas paradumus, un, protams, ēšana lielā mērā atspoguļojas arī veselībā. Ir dažādi interesantas lietas šogad, tās ir konkrēti, kas šogad top, vēl top produkti. Es neesmu paņēmis līdz pierakstus, viņi ir grūti uzreiz atcerēties un gadījūk cauri, bet ir ļoti interesanti dažādi tehnoloģiski produkti. Droši vien varētu visu podcastu laiku stāstīt par produktiem, ko jaunieši ir gatavuši. Bet tu pieminēji daudz jaudīgus un interesantus inovatīvus produktus. Es zinu, ka labākie jaunieši dodas arī uz jau globālo pasākumu Eiropas līmenī. Jā. Kā mūsu inovācijas izstāsta uz Eiropas līmeņa fona? Labi izskatās. Pagājušā gadā arī startup komanda, kur bija šajā augstskolas segmentā, kur pārstāvēja mūsu šo te HealthTech programmu, viņi iegūta 3. vietu Eiropā. Tas ir ļoti labs novērtējums. Tāpat mūsu vidusskolas dalībnieki, viņi tiek pamanīti, bet tur atkal ir grūti izvērtēt, jo mēs diezgan regulāri ejam šajā inovāciju sektorā. Un tad inovācijas ir tik plašs skatījums uz to, ko skolēni var saradīt. Ir viena lieta, ko tu jau uzreiz spēj pārdot inovāciju, un cita lieta, kas jau ir super globāli okeānā, ieliekam konteineri, kas savāc atkritumus, domā par vidi, un tad tajā mirklī tā komanda, viņa aiziet varbūt pa priekšu. Lai gan prototipa līmenis mūsu komandām ir labāks, jau gatavāks nekā
kā okeāna atkrituma savākšanas iekārtai, bet žūrija kaut kā ir noticējusi līdz šim vairāk, teiksim, tādām globālām lietām, kur varbūt tas prototips vēl nav tik gatavs, bet izklausās pievilcīgāk Eiropas relīzēs, teiksim tā. Bet mēs neredzam tās inovācijas vai neradam tik plaša mēroga, kāpēc mums nav okeāna. Tas ir iemesls. Nē, mēs varam radīt, es teiksim, skatos uz šo te programmu, ka tā nav biznesa ideju programma. Kad viņai ir jābūt praktiskai programmai un arī šai inovācijai, kuru rada, lai viņu var pēc šiem 9 mēnešiem programmas ilguma arī faktiski palaist tirgu. Tas nozīmē, ka mēs nevaram domāt par inovāciju, kā izveidot jaunu, kosmosa kuģi, kas lidos uz mēnesi un rīkos ekskursijas. Skaidrs, ka tā būs futuristiska ideja, kura netiks realizēta 9 mēnešos. Ilgtermiņā tas ir iespējams, piesaistot miljardu investīcijas, viss ir iespējams, visas idejas ir labas. Bet mēs skatāmies to tā, kad programmai ir jābūt ar maksimālu pievienoto vērtību skolēnu pieredzes ziņā. Un šī pieredze ir iegūstama, ja tu inovāciju sektorā pats lodē, pats programmē, pats saskati pēc iespējas ātrāku rezultātu. Jo tajā mirklī, ja tas ir pārāk izplūdis un plaši, tev pašam vienā mirklī var zust interesi. Jo tas rezultāts nāk lēni, tam ir vajadzīgi liela finanšu resursi, finansējumu piesaistīt ātri nav iespējams, un tad tas ir tāds aburtais loks. Tāpēc mēs skatāmies, kad ir vajadzīgas mazākas, tādas praktiskākas lietas, kuras ir realizējamas 9 mēnešos. Tā ikdiena ir tiešā veidā ar jauniešiem, tikpat tiešā veidā ar jau esošiem uzņēmējiem, kas jau uzņēmējdarbībā ir apbražājušies kādu laiku. Tev ir izceltas vai izkristalizējušās kaut kādas atšķirības, kā šobrīd topošie jaunie uzņēmēji skatās vispār uz biznesa vidi vai uzņēmējdarbību, un cik būtiski un kā viņi atšķirās jau no esošajiem uzņēmējiem? Es varētu teikt, ka viņi atšķirās, un atkal kādiem esošiem uzņēmējiem, ja mēs skatāmies Printful, kā Latvijas veiksmes stāstu, skolēni, mūsu jaunie uzņēmēji skatās tajās kategorijās. Viņiem ir svarīga biznesa vide, viņiem ir svarīgi, lai viss ir, teiksim, darbiniekiem, potenciāliem darbiniekiem nodrošināta laba darba vieta ar dažādiem bonusiem. Tas ir tas, ko mūsu skolēni jau skatās un domā saknē. Mūsu līdzinējiem uzņēmējiem tas joprojām, es teiktu, ir jātīsta. Viss tā korporatīvā vide, kurā mēs strādājam, tāpat tas balans starp darbu un brīvo laiku, tas ir ļoti svarīgs. Attālināts darbs ir joprojām ļoti svarīgs jauniešiem. Tā ir, teiksim, tāda uztvere, kura mainās un kurai ir jāmainās, jo jaunā paudze, viņi to pieprasīs, un mums ir jāmāk sadarboties ar jauno paudzi, jo viņi vienā gadījumā būs mūsu darbinieki, otrā gadījumā viņi būs mūsu iespējams klienti, sadarbības partneri, un te ir jāmāk atrast tā kaut kāda sinerģija, jo atkal neviena nav pareiza vai nepareiza puse, bet ir pilnīgi skaidrs, ka šīs paudzes ir atšķirīgas, un ir jāpierod tas, kas mums liekas varbūt pilnīgi savādi, kā uztver jaunieši, tad tiem jauniešiem liekas pilnīgi savādi, ko mēs domājam un ko mēs daram. Un tad ir tas vidusceļš kaut kā jāmeklē un jāatrod. LTRK podkāsts Uzņēmēju balss. Paldies, Jāni, kad ieskicēji, kā tavuprāt ir jāizskatās jaunajam topošajam uzņēmējam un arī tās galvenās atšķirības. Mans jautājums tev, kā tavuprāt valsts, ņemot vērā, ka jums arī tieši sadarbība ar ministrijām, vairākām droši vien, kā valsts var vairāk veicināt uzņēmēju darbību Latvijā? Veidot dažādas atbalsta rīkus un ne tikai runāt, protams, par uzņēmējdarbību, bet arī vairāk rīkoties, tā skaitā, es teiktu, par uzņēmējdarbības izglītību.
Jo ir lietas, kas notiek pašas par sevi, par uzņēmējiem piedzimst. No otras puses, mēs varam veidot arī uzņēmējus, kuri nav aizdomājušies par uzņēmēju darbību. Tad mēs caur motivēšanu vai dažādām programmām, kā mācību uzņēmums, varam veidot uzņēmējus. Un šajā gadījumā valstī vairāk pie tā noteikti būtu jāstrādā. Bet tas jau ir diezgan plašs jautājums. Tas jau ir vairāk par to, cik mūsu valsts ir draudzīga uzņēmējiem, vai kāda ir politika dažādu, gan nodokļu politika, gan to, cik ātri mēs varam viegli veidot un likvidēt uzņēmumu, kur mums valstī, es teiktu, ir viss kārtībā ar reģistrēšanu un likvidēšanu. Tas process ir gana vienkāršs un pietiekami saprotams, tur nekad nevienam nav bijušas problēmas, bet tas, ko es redzu, agrākais mikro uzņēmumu regulējums, tas noteikti palīdzēja jaunajiem uzņēmējiem uzdrošināties, vispār veidot uzņēmumu, un šī grāmatvedība un viss process bija pietiekami vienkāršs, un ir jādomā par šāda veida arī atbalsta rīkiem. Un tas, ko mēs arī veidojam un šobrīd arī strādājam ar Finanšu ministriju, un tagad arī Saimā drīz mums būs diskusijas faktiski par skolēnu mācību uzņēmumu legalizāciju, ja tā to var teikt, leģimitātes sakārtošanu, lai skolēniem būtu iespēja noreiķināties ar bezskaidras naudas līdzekļiem, lai viņi varētu pārdot savus produktus arī juridiskām personām. Tur ir vajadzīgs apakšā regulējums. Un šajā gadījumā pie tā ir jāstrādā, un tas kaut kādā veidā arī atslogos to, ka skolēniem, kuriem nav vēl 18 gadi, viņi legālā veidā varēs nodarboties ar uzņēmējdarbību, jo mēs pieaugam, uztvere par uzņēmējdarbību mainās, un mēs noteikti neesam tie jaunieši, kas ir bijuši pirms 20 gadiem, tad šobrīd viņi ir krietni gatavāki ātrāk sākt strādāt, un jo ātrāk mēs viņus dabūsim šajā legālajā vidē ar juridisku statusu, jo tas ir labāk, jo viņi negribēs meklēt veidus, kā apiet sistēmu, bet darīt tāpat. Šobrīd tas notiek tā, ka, ja mēs skatāmies, uz tādu globālākām lietām, e-komercijām, kuras mums varbūt pat nav tik pašsaprotam un uztverams, tad to viņi dara tāpat, bet caur ārvalstu kontiem. Un tā nav mācību uzņēmuma programma, to nevajag sajaukt, bet jaunieši ir pietiekami atapīgi, nevajag domāt, kad viņi nav atapīgi, viņi ir, un mūsu uzdevums būtu noturēt, lai viņi veidotos uzņēmums legāli, no paša sākuma un šeit pat Latvijā. Tas nozīmē to, ka SMU faktiski būs atsevišķa jauna juridiska forma. Šis viss ir vēl procesā. Viņa būs forma līdzīga faktiski kā viņa ir tagad, tikai tas, kad viņa būs legalizēta, skolēniem būs jāmaksā arī nodokļi, kas ir pareizi. Mēs ceram saprātīgā rāmī. Un jā, viņi būs kā terminēti uzņēmumi skolēnu mācību uzņēmumu programmā, kuriem ir konkrēti laiks un savi noteikumi un atbildība arī pret valsti. Tas ir tas, ko mēs esam gājuši gadu desmitus, es varētu teikt, jau no pirmās dienas, ka es esmu sācis vadīt organizāciju 11 gadus atpakaļ, tā tas jautājums nereizi nav palicis mazāk aktuāls. Viņš ir kļuvis tikai arvien aktuālāks, jo Covid atnesa savas dvēsmas un vēsmas, jo tirgoties klātienē nebija vairs iespējams, un tad šajā gadījumā e-komercija nav iespējama, jo skolēniem nav iespējami banku konti. Jā, tu to stāsti, es tad atminos, kad kaut kādu laiku sprīdi atpakaļ publiskajā telpā diezgan intensīvi viens gadījums tika cilāts, kur jaunietis, kurš grib reāli dibināt uzņēmumu, viņam nav tāda iespēja, jo viņam bija 16 vai 17, neatminos. Visticamāk, no tavas skolas nāca. Tā arī bija, un viņš ieguva pilngadību ātrāk kā 18 gados, bet tur atkal tas nav vienkārši. Ir jāpierāda to, ka tev vajag šī pilngadība, un viņš to ir izdarījis, un viņš nodibināja uzņēmumu, oficiālu uzņēmumu,
jau tajā laikā. Tad jau viņam pienāca 17 gadi, sāka procesu 16 gados. Tāds nav vienīgais gadījums. Bet tam nebūtu jābūt, ka tas ir caur tiesu jāpierāda. Tam būtu jābūt kā foršai praksei, kura tad tālāk jau pārauga dabiskā, veiksmīgā uzņēmumā. Super, ka jūs esat cēlmlauži tam. Bet šajā sakarā kāds ir Eiropas piemērs? Eiropas piemērs ir tā, kad Junior Achievement tiek dots regulējums vai pilnvaras, kuri apkalpo šo programmu oficiālā veidā. Viņi veic reģistru. Šādas pilnvaras ir Somijā, Zviedrijā, Norvēģijā, Vācijā. Pat daļēji Igaunijā. Igaunijā arī viņiem var būt banku konti, viņi nosacīti aizņemās PVN maksātāju numuru no Junior Achievement Igaunija un tādā veidā to risina, bet tas ir atrisināts. Un Junior Achievement uzskaita šo te konkrēto reģistru un jebkurā mirklī vidi vai jebkura cita valstiska iestāde var pārbaudīt ikvienu skolānu, ikvienu, kas tur ir iesaistīts, lai saprastu, vai tā ir legāla darbība, nevis vecāku aizmugurēji veidots bizness. To mēs visu diezgan rūpīgi analizējam, līdz dodam reģistrācijas apliecību. Līdz ar to citās valstīs tas jau ir veiksmīgi sakārtots, mēs to visu esam apkopojuši un, teiksim, labās prakses mēs veidojam šeit pat Latvijā. Tu pieminēji Igauniju. Mēs Igaunijas un Lietuvas un Latvijas salīdzinājumu lokam par dažādām tēmām un dažādām nozarēm. No tavas perspektīvas skatoties tieši tādā jauniešu aktivitātē, Latvija, Lietuva, jeb Baltija, kā atšķirās jaunieši tur no mūsu jauniešiem? Es varētu teikt, ka mēs Eiropas līmenī esam stabili topā augšgalā. To apliecina visi mūsu pasākumi, kuri ir ārkārtīgi pieprasīti. Mums tā pati uzņēmējdarbības iedvesmas konference Uzdrīksties uzvarēt. Šogad 6500 dalībniekus pulcēja klātienē uz uzņēmējdarbības iedvesmas stāstiem. To netic pasaulē, ka tas vispār ir iespējams. Un skolēni paši brīvprātīgi brauc, viņi ir super motivēti, viņi grib, viņi uzklausa, viņi iedvesmojās un tālāk dara. Un tas ir tas, kas iezīmē, es domāju, to mūsu jauno paudzi atšķirībā no citām Eiropas valstīm, ka tur tas nenotiek tik organiski, dabiski, tas var būt kā obligāts, bet tas nenotiek tik aizrautīgi no pašu jauniešu puses. Protams, ir vienmēr šie te dabiskie piedzimušie uzņēmēji, kuriem ir tas uzņēmēja gēns, bet mēs spējam tik daudz jauniešus pārliecināt pozitīvā veidā par uzņēmējdarbību, kuri nekad nav pat aizdomājušies, ka viņi varētu būt uzņēmēji. Tad caur šiem te pasākumiem mēs varam teikt, ka Latvijā ir forši, aktīvi, ļoti perspektīvi jaunieši, kuri ir turpat redzami visos citos bazāros, konferencē, nometnēs, visur, kur mēs organizējam, ir prieks skatīties. Ar uzņēmēju gēnu piedzimst vai viņu var uztrenēt? Var uztrenēt. Liela daļa piedzimst, viennozīmīgi ir uzņēmēji, kuri bez programmām ir un būs uzņēmēji, bet ir tādi, kurus var uztrenēt, kuriem vajag tikai to sajūtu radīt, nojaukt nezināmās barjeras, un viņi organiski grib būt uzņēmēji, bet pirms tā impulsa un aicinājuma un sistemātiskas programmas viņi nekad nebūtu uzņēmēji. Tātad vislabākā trenažera zāle ir Jāls. Uzņēmējdarbībā es teiktu noteikti. Citu trenažera zāles pat nezinu. Jo biznesa plāna rakstīšana, kādi ir dažādi projekti, pasākumi ir, tas ir radošuma attīstīšana. Šajā gadījumā pilna trenažera zāle ar stāvēšanu, tirgošanu, ražošanu, pārdošanu, zīmolu veidošanu. Līdzvērtīga programma vienkārši nav. Un man noslēdzošais šīs dienas sarunas vēl viens filozofiskais jautājums. Kā tu redzi Latviju pēc 10 gadiem? Es gribu skatīties pozitīvi, bet, lai skatītos pozitīvi, tas jau tālāk, protams, ir valdības jautājumu loks, lai mēs kļūtu pievilcīgi uzņēmējdarbības vidi visā Eiropā, lai pie mums nāk investīcijas, lai pie mums grib veidot uzņēmumus un attīstīt dažādas ražotnes starptautiskā līmenī, bet
tas ir jādara tā, lai mēs būtu pievilcīgi un lai mēs, un es ticu, ka mēs būsim, bet ir jāsāk darīt. Ir jādara tā, lai mēs atrastu to nišu un sajūtu, ka pēc Eiropai ir jābrauc uz Latviju un lai latviešiem nekādā gadījumā nav jābrauc prom no Latvijas un lai nav jādomā par uzņēmumu reģistrēšanu ārpus Latvijas, lai šeit pat tas viss notiek un tad jau viss būs pakārtots, jo ja mums šeit būs uzņēmēji, tiks maksāti nodokļi, tad arī viss pārējie būs pietiekami labklājīgi un veiksmīgi. Tas nozīmē, pats pamats manā uztverē ir attīstīt uzņēmējdarbības vidi tā, lai tā būtu motivējoša gan šeit pat latviešiem, Latvijā, ne tikai latviešiem, visiem, kuri šeit ir Latvijā, gan tiem, kuri domā par starptautiskiem tirgiem, ražotnēm, lai viņi tās vēr šeit pat, bet tur ir jābūt ļoti konkurētspējīgiem ar kaimiņu valstīm un, protams, plašāk skatoties Eiropā. Infrastruktūra jāattīsta. Un es domāju, ka to 10 gadu laikā var izdarīt. Man šīs dienas viesis, Junior Achievement Latvija valdes priekšsēdētājs Jānis Krievāns. Paldies tev, Jāni, par šo interesanto sarunu. Paldies tev. Sarunas par svarīgāko uzņēmējiem. Latvijas Tirzniecības un Rūpniecības kameras podkāstā Uzņēmēju balss.